Sveicieni! Man ir tas gods jūs aicināt uz apmācībām par mārketingu. Šīs apmācības ir domātas pieaugušajiem, mūža izglītība, un to apmaksā Eiropa un Latvijas valsts, tāpēc dalībniekiem tās ir bez maksas. Un šis kurs ir domāts tādiem, kas ir iesācēji šajā nozarē, un es domāju arī tie, kas jau darbojās mārketingā, un varbūt cilvēki, kuriem jau ir savas mājaslapas un savi sociālo tīklu kanāli, ja, viņiem arī noteikti būtu interesanti piedalīties šajā kursā, gan apmainīties ar idejām un pieredzēm ar kolēģiem, gan uzzināt kaut kādas tādas knifus, kas apslēptāki kaut kur dziļākajos līmeņos, ja, nevis tādi vispārīgi, bet tādi taktiski smalkumi, ar ko es dalīšos šajā kursā. Un kopumā mēs gribam iemācīties tā vizuāli un saturiski noformēt informāciju par produktiem vai pakalpojumiem un spēt viņus reklamēt. Pie tām mūsu galvenajām tēmām ir tāds svarīgs moments tieši tas dizaina izstrāde, bet arī skatīsimies visus pārējos svarīgos jautājumus tajā sakarā ar digitālo mārketingu, vai ne? Gan kā kuros kanālos labāk darboties, gan kā mērīt tos rezultātus. Un ja par to kursu, tad kopumā te man ir daži punkti, kas tad ir tas svarīgākais, ko mēs darīsim. Noteikti iegūsim tādu teorētisko bāzīti vai tādu kopainu, un mēs arī pētīsim to nozari un labākos piemērus. Un, protams, ka gribēsim nostiprināt tās prasmes, vai, pareizāk sakot, tā kārtīgi mēs kaut ko varam iemācīties tad, kad mēs to daram, vai ne? Mācīsimies darot, tāpēc izstrādāsim savus projektus, vai nu jauns projekts, vai nu uzlabosim esošos projektus, kas ir dalībniekiem. Un darbosimies ar Canva. Canvā mēs taisīsim gan banerīšus, tā teikt, gan video. Daudz lietas ar Canvā, tas būs tās mūsu viens no galvenajiem rīkiem. Un, protams, arī mēs gribēsim saprast, kā vislabāk mērīt tos rezultātus. Un analizēsim tos rezultātus, lai saprastu, kuras reklāmas strādā labāk, kuras reklāmas izmaksā lētāk un tā tālāk, visi tie jautājumi. Un par to apjomu kopumā ir tā, ka mums ir paredzēts 15 nodarbības, otrdienu rītos, no 9:30 līdz 12:20. Un es vadīšu vienu grupu šajā sezonā, un tur ir ierobežots dalībnieku skaits, 15. Pirmie, kas piesakās, tie arī iekļūst grupā. Un, jā, dalība bez maksas, kā jau es pieminēju, un nodarbības vadīšu es, Mārtiņš Lindē. Un 3 vārdos par mani varētu teikt, ka esmu mākslinieks, dizainers, skolotājs. Nu, protams, darbojos šajā nozarē gan kā skolotājs izglītības iestādēs, gan arī ar klientiem un aģentūrā, kur mēs taisam pārsvarā Facebook vai Metas reklāmas, un pie reizes arī, protams, strādājam pie tā brandinga un satura izstrādes. Jay-Z microphones, your key to better recordings. Jā, un tas ir kaut kas tāds, ko mēs te gribēsim trenēt, protams. Jā, video apstrāde, foto apstrāde, kompozīciju veidošana, visas tās grafikas, dizaina pamatlietas. Tas ir kaut kas tāds, ko es daru ikdienā.
Un tad mēs arī analizēsim, vai ne, kādas reklāmas labāk strādā, kādas sliktāk strādā, kur mēs varam izmantot veiksmīgi mākslīgo intelektu, kas ir tie veiksmīgie piemēri. Un arī iedziļināsimies smalkumos tādos kā fotoapstrāde. Un te ir tāds viens piemērs, kur ir viens produkts izcelts mārketinga vajadzībām kā tāds ļoti jaudīgs, spēcīgs, var redzēt, ka ir pārspīlējums izmantots, Un, par visām šīm tēmām tad mēs runāsim par to vizuālo un par to efektu, kādu tas atstāj uz lietotājiem vai skatītājiem. Te ir piemērs ar mājaslapas izkārtojumiem, kur mēs arī pievērsīsim uzmanību. Un mēģināsim arī iedziļināties SEO jautājumos, par tiem jautājumiem, kas attiecas uz atrodamību internetā, Google meklējumos, cik labi var atrast jūsu zīmolu. Un, protams, pie šīs tēmas arī nāk klāt tagad jau arī LLM, jeb Large Language Model, jeb tie lielie valoda modeļi, tie meklējumi. Sanāk, vajag optimizēt arī šobrīd saturu internetā arī priekš ChatGPT, vai ne? Jo daudz cilvēku tagad sāk meklēt GPT, viņi paprasa, kur ir tuvākais zobārsts vai jurists vai vēl kaut kas, un GPT met ārā tos rezultātus, vai ne? Tā kā tas ir atkal tāds svarīgs moments, ko jūs droši negribat palaist garām, ja jums interesē tā redzamība un sasniedzamība, Nu, tāda šeit temati kopumā mums ir paredzēti, un vairāk informāciju tad meklējiet par pieteikšanos Eiropas tālmācības centrā, un tad jau tiekamies pavisam drīz apmācībās un taisīsim skaistas un efektīvas mārketinga kampaņas. Veiksmīgi!